Mr. Zīle. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Nav jau runa īstenībā par matemātiku vai pat deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Tās bažas, manuprāt, ir par Eiropas Savienības principiem, jo bieži vien aiz skaistiem vārdiem par demokrātiju un kohēziju Eiropas Savienībā mēs redzam, ka Eiropas Savienības dalībvalstis sadalās debitoru valstīs, kreditoru valstīs, emigrantu dalībvalstīs un imigrantu dalībvalstīs. Ir dalībvalstis, kuras ir zaudējušas krīzes laikā 10% no saviem iedzīvotājiem, un īstenībā, palikdami citas valsts pilsoņi, viņi zaudē pārstāvniecību tajā valstī, jo viņi ir uz laiku aizbraukuši strādāt uz citām valstīm. Un lielā mērā viņi aizbrauc arī tāpēc, ka joprojām pastāv diskriminējoši nosacījumi Eiropas Savienībā. Kaut vai šodien diskutētajos tiešmaksājumos lauksaimniecībā, vai arī mūsu pašu Eiropas parlamenta iekšējās regulācijās par vairākām jautājumiem ir diskriminējoši. Un tā pašā laikā Eiropas Savienības dalībvalstis ļoti stingri cīnās par katru akcijas balsi Starptautiskajā valūtas fondā pret BRICS valstīm, kurām ir pamats teikt, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu mazāk akciju valūtas fondā. Mums jābūt korektiem šajās nākotnes jautājumos, domājot par 2015. gadu. Paldies!